Lai kā arī izskatītos ārā uz ielas, 1. marts ir tā diena, kurā oficiāli beidzas ziemas riepu sezonu, un mēs sākam domāt par vasaras riepām. Spriežot pēc gaisa temperatūras, šogad laika padomāt būs vairāk, un tas nozīmē, ka mēs varam rūpīgāk izvēlēties riepas nākamajai sezonai. Šodien mēs apskatīsim jaunākos riepu modeļus kopā ar Intercars Latvija, un te man ir 2 interesanti piemēri. Tās riepas taču izskatās diezgan līdzīgas. Riepa lietpratēji teiks, hei, tas taču ir Michelins, taču tikai viena no šīm riepām patiešām ir īsts Michelin. Šogad mums Michelin grupa ir pilna jaunumiem. Mums ir jauns Kleber modelis, kas ir Michelin grupas vidussegmenta riepa, un mums ir arī jauns Cormoran modelis, kas ir Michelin grupas budžeta klases riepa. Tad, kā mēs redzam, tad Cormorans arī ir pārgājis uz šo te priekš Michelin grupas jau klasisko apzīmējumu, ka ir šīs 4 garana līnijas ūdens novadīšanai. Ja mēs skatāmies uz iepriekšējiem Cormoran modeļiem, tad Cormoranam bija pavisam savu protektoru zīmējumu, individuāli neraksturīgi Michelin grupai un Michelinam kā tādam. Cormoran Summer 3 būs pieejams plašā izmēru diapazonā no 14 līdz pat 19 colām. Cipars 3 nosaukumā nav izvēlēts nejauši. Un, ja mēs paskatāmies tā attāli, tad šī riepa ļoti mums atgādinās, piemēram, Michelin Primacy 3 modeli. Šī riepa ir piemērota tiem, kuru rocība neatļauj šo prēmiju produktu, bet gribās ļoti kvalitatīvu riepu par pieņemamu cenu. Kleber HP5 mēs jau pazīstam no iepriekšējās vasaras sezonas. Šogad modelim būs pieejams vairāk izmēru. HP5 modelis tirgu ienāca pagājušajā gadā. Viņš sāka ienākt ar bāzes izmēriem, bet šogad vienkārši viņi ir uztaisījuši jau pilnu klāstu, pilnu sortimentu ar vairāk kā 25 izmēriem, tā kā principā nosedot lielāko daļu automašīnu. Konkrētais izmērs 215, 55, 17, tas var būt arī Toyota Avensis automašīnām. Kamēr riepas nav uzmontētas uz diska, to borti ir izteikti apaļīgi. Gundars Lieknes zina paskaidrot, kāpēc tā. Kāpēc šāda karkas konstrukcija? Šāda karkas konstrukcija vairāk tāpēc, lai iegūtu šo te braukšanas komfortu. Tātad viņi ir mīkstāki, viņi labāk amortizējās un ir lielāks braukšanas komforts. Kā Michelin tehnoloģijas nonāk Kleber un Cormoran riepās? Pavisam vienkārši varbūt primitīvi izsakotos varētu teikt, Klebers ir 2 gadu vecas tehnoloģijas, Cormorans ir 3 gadu vecas tehnoloģijas no Michelin portfeļa. Tepat ir protektoru dziļuma mērīšana arī norādīta ar nosacīti procentiem, kur ir 75% nolietojums, 50% un tā tālāk uz leju. Kāpēc uz šīm riepām attēlota saulīte? Michelins ir izstrādājis tādu ļoti vienkāršu un skaidri saprotamu apzīmējumu priekš gala patērētāju, kam tā riepa ir piemērota. Ja ir uzzīmēta saulīte, tad viņa piemērota vasarai. Ja ir uzzīmēts sniegs ar mākonīti, tad viņa piemērot ziemai. Bet, ja ir uzzīmēts pa vidu saulīte un šeit sniegs, tad tā ir vissezonas riepa. Bet ko tad jaunajai vasaras sezonai sagatavojis pats Michelin? Šogad Michelins mums priecē ar jaunumu, kurš ir orientēts vairāk uz gariem nobraukumiem, uz ekonomiju, uz komfortu, tātad attiecīgi viss, kas ir saistīts ar ilgu braukšanu, tālu braukšanu, Primacy 5 Energy. Kādiem braucējiem paredzēts Michelin Pilot Sport 5 un Primacy 5 Energy riepas? Es teiktu tā, ka šī riepa ir fokusēta un orientēta uz tiem, kuriem patīk sportiska braukšana, precizitāte. Šī riepa vairāk ir domāta tiem autovadītājiem, kuru galvenais fokus braucot ir komforts. Šai riepai ir papildus iestrādāt papildus slāņi, lai būtu viņa klusāka salonā, lai neatdotu tik daudz skaņu uz salonu caur riepu. Primacy 5 Energy komforta kvalitātes apstiprina arī augstākie apzīmējumi uz etiķetes. Šī riepa tātad ir ar visaugstākiem novērtējumiem. Tātad gan rites pretestība, gan apstāšanās uz slapja seguma ir AA, un arī troksnis, viņš ir zem 70 decibeliem. Kādos izmēros būs pieejamas jaunākās Michelin vasaras riepas? Lielā mērā izmēri
abiem šiem produktiem ir ļoti līdzīgi. Pilotsport 5 riepa, viņi ir pieejami principā sākot no 16. izmēra līdz pāri 20. Kāpēc Michelin protektorā iestrādāti sīki caurumiņi? Pēc šiem caurumiem var redzēt, cik riepa ir nodilusi. Viņi ir dažādi dziļumi, un pēc šiem caurumiņiem var redzēt, cik riepa ir nodilusi. Nav jālien tur ar pirkstu iekšā, kur vai ar kaut kādu instrumentu meklēt, bet primitīvi var apstīties, kur viņi ir nodilusi. Jo tāpatās tajās vietās, kur šie caurumiņi ir, arī uz riepas malas ir atzīmīti. Intercars Latvija turpina attīstīt ķīniešu zīmolu Crosswind, kuru lielražotājs Linglong radīs īpaši Eiropas tirgumu, kur šīs riepas arī tiek saražotas. Crosswind zīmolu mēs prezentējām pagājušajā gadā. Prezentējām mēs viņu ar vasaras sortimentu, vasaras riepām. Šī niša, šis produkts aug aizvien plašāk un plašāk Latvijā. Tad esam iekļāvuši arī vissezonas riepu, un tas ir mūsu šī gada jaunums no Crosswind. Kādas ir vissezonas riepu Crosswind Grip Peak svarīgākās īpašības? Jā, kā mēs redzam, tad Crosswind vissezonas riepai arī ir ļoti izteikts virziena protektors. Ļoti izteikts virziena protektors ir radīts priekš tam, lai maksimāli ātri novadītu visu no plaknes. Plus ir iestrādāts iekšā šīs te lielās garena virziena lameles, kas arī pie kaut kādas 0, neliela mīnus temperatūras palīdzēs tai riepai noturēties uz ceļa. Vissezonas riepa, viņa nav piemērota bargiem ziemas apstākļiem. Bet viņi ir piemēroti līdz tam mirklim, kamēr ārā neveidojas ledus. Šis te agrais pavasars, kā reizi šīs riepas, lielākais plus. Izmērus, kādos nav pieejama vasaras riepa Sport Peak, noseks 3. Crosswind modelis, kuru šeit neredzam. Šī ir sport, jau nosaukumā minēts Sport Peak riepa modelis. Mazākos izmēros un ar augstāku protektoru būs Comfort Peak. Zīmējumi ir gana līdzīgi, bet, protams, galvenā iezīme ir karkas un riepas struktūra. Ko lai šeit vēl piebilst? Varbūt to, ka tikko apskatītos riepu modeļus un arī daudzus citus, jūs varat atrast interneta vietnē ic24.lv. Un vēl man iekritācijas divas lietas. Pirmkārt, mēs ļoti reti runājam par vissezonas riepām vasaras sezonas sākumā. Taču kāpēc gan ne? Ja jums ir tādi braukšanas apstākļi, kāpēc gan visu gadu nebraukt ar šādu riepu? Un vēl tas, ka Michelin netik jaunās tehnoloģijas turpina dzīvot zemāku zīmolu modeļos, kā šajā gadījumā ar Cormoran. Un šādu riepu, kas ir 225, 45, 17, tātad tādam nepārāk jaunam, kompaktam, bet sportiskam auto, teiksim kā Golf GTI, jūs varat nopirkt jau par 60, varbūt 65 eiro gabalā.